Par kādas emocijas jums sagādājumi? Vai bija tā kā daudziem, kad bija grūti valdīt asaras? Nu, principā jā. Tā tas bija man pašam, tad tā bija. Kā mēs izlīdzinājām to rezultātu, tad jau... Un man kaut kāda priekšnojauta bija pēc otrā perioda, pirms trešā, ka mēs tieši arī neizšķirt nospēlēsim. Un kaut kā tā zemapziņā tā likās, ka tā arī būs. Ko jūs varat kopumā teikt par šo komandu, par šo izlases modeli? Es varu teikt, ka bija ļoti labs kolektīvs. Super. Nav vispār ko piebilst. Treneri un viss apkalpojošais personāls un puikas arī bija superīgi. Un tas ir vienkārši, tas ejas vēsturē. Ko jums pašam kā Latvijas patriotam nozīmē olimpiskās spēles un būšana tajās? Nu, protams, tas ir milzīgs sasniegums, jo neviena komanda nav bijusi 4 reizes pēc kārtas olimpiādē. Vispār ir tikai bijusi sieviešu komanda vienreiz, un tas ir viss. Tas ir kaut kas no ārējiem spēkiem. Paldies jums! Paldies jums! Paldies, ka visi par mums slimoja. Tas bija vienkārši lieliski. Paldies!